Ja tava parole ir tava kaķa vārds un viņa dzimšanas gads, tad man jums ir briesmīgas ziņas, jo tava parole droši vien jau gozējas kaut kur hakeru sarakstos. Blakus tādiem šedevriem kā 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai parolē 3, 2, 1. Šodien, šodien es pastāstīšu, kādai ir jābūt parolei, cik ātri hakeris vispār to var uzlauzt, izjūt no viņas sarežģītības, kur viņas glabāt, un vai konkrēti tava parole jau nav kaut kur nozagta, un vai viņa jau nav kaut kur internetu plašumos pieejama. Un arī par brute force vai brutālo spēku, ko hakeri izmanto, lai uzlauztu jūsu paroles ātrāk nekā mēs izdomājam, ko mēs ēdīsim šodien vakariņās. Tā kā ejam uz priekšu. Un pats šokējošākais ir tas, ka manas iepriekš pieminētās paroles vispār nav nekāds retums. Jo 2025. gadā top parole ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 un līdzīgi ciparu kombinācijas vai arī password 1, 2, 3, 3, 2, 1 un tā tālāk. Ja nopietni cilvēki joprojām domā, ka tas ir ģeniāls risinājums, viegli uzrakstāmas paroles, kuras tikpat viegli ir arī uzlauzt. 24% no mums lieto vienu paroli visam. E-pastam, Instagramam, Facebookam, YouTubeam, bankas kontiem, kriptomakiem un tā tālāk. Un pēc tam viņi brīnās, kāpēc mūsu identitātes zog, kāpēc mūsu kriptovalūtas pēkšņi atrodas kaut kur Karību salās, jo viena vāja parole un hakeris ir visā tavā digitālajā dzīvē. Tāpat kā turists all-inclusive kurortā. Tātad, kas ir brutāls spēks vai brute force? Brutāls spēks nav nekāds hakeru burju triks. Tas ir vienkārši dators vai kaut kāda cita ātra ierīce, kas kā traks vienkārši min visas iespējamās kombinācijas līdz trāpa īstajā kombinācijā. 6-ciparu paroli tas ir vien pāris sekundes, un tu jau esi uzlauzts. 8 burti bez nekā lieka, teiksim, tā nav ne simbolu, ne ciparu, dažas stundas, un hakeris jau sūta e-pastus no tava konta. Bet, ja 12 rakstuzīmes ar burtiem, cipariem un simboliem, tas jau liks tā kā nedaudz iespringt, jo tas jau var aizņemt ļoti daudz laika. Vēl ir arī iespēja, ka viņi izmanto vārnīcas. Tā kā viņi uzglabā vienkārši milzīgu apjomu jau gatavu paroļu, un te viņi viņus vienkārši pielieto, kamēr uzmin, nezinu, Rīgas Dinamo 69, vai ir arī, tiksim tā, hibrīd metodas, kas apvieno šīs abas. Tātad viņš vienkārši randomā tā kā raksta iespējamos variantus un pielieto arī vārnīcu. Gribi zināt, vai tava parole jau ir hakeru rokās? Tad ieejam šajā linkā, saitā. Viņi nesaglabās jūsu paroles, viņi tikai norādīs, vai viņiem ir bijusi datu noplūdē. Lūk, mēs ievadām, es jau viņu pārbaudīju, tā ir viena no manām ļoti vecām parolēm. Tur ir gan lielie, gan mazie, gan cipari kombinācija. Un mēs redzam, ka šī parole jau iepriekš bijusi 22 reizes redzēta datu noplūdes laikā. Un viņi iesaka nekavējoties nomainīt šādu paroli, ja viņa vēl ir aktuāla. Līdz ar to sekojam rekomendācijām un nomainām paroles, ja jūs redzat, ka viņa ir bijusi, tiksim tā, ja viņa šeit ir atzīmēta kā pamanīta noplūdes laikā. Tāpat laikā arī kādu no citām savām parolēm. Šeit ir arī iekļauti simboli, un līdz ar to mēs redzam, ka viss ir kārtībā, viss ir save. Šo paroli var pagaidām vēl izmantot.
Kā mēs varam pārbaudīt, cik ātri uzlauzīs mūsu paroli? Tātad, cik mūsu paroli ir droši? Šajā tabulā, ko jau vairākus gadus attīsta un uzlabo Hive Systems uzņēmums, viņiem ir arī sava mājaslapa, kur viņi var pastāstīt, kā viņi tos algoritmus veids. Viņi jau strādā no 20. gada, līdz ar to viņiem ir 5 gadu pieredze. Un ir iznākusi arī 25. gada updatotā tabula, bet pārāk daudz viņi neatšķiras, tāpēc varam izmantot arī šo. Kā izmantot šo tabulu? Pirmā kolona ir simbolu skaits, otrā kolona ir tikai cipari, trešā kolona ir burti, ceturtā kolona ir, ja ir lielie un mazie burti, piektā kolona, ja ir cipari, lielie mazie burti, un pēdējā kolona, ja ir cipari, lielie mazie burti un simboli. Tātad, ko mēs redzam? Ja mums ir tikai cipari, tātad līdz 6 ciparu kombinācijai, jūs paroli uzlauzīs nekavējoties. Ja būs 7, tad 4 sekundes, 8, 3, 7 sekundes, piemēram, ja jums ir 11 ciparu kombinācijas parole, viņi 10 stundu laikā uzlauzīs un piekļūs klāt jūsu datiem. Tāpat laikā, ja mēs pieliekam klāt burtus, vai jums ir tikai burti, ņemot vērā, ka burtu alfabēts ir krietni lielāks, līdz ar to tāpēc arī tās variācijas ir grūtāk uzlaužamas. Bet, jebkurā gadījumā, tas tāpatām ir neefektīvi. Tāpēc ir obligāti jāizmanto gan cipari, piemēram, mēs skatāmies, ja mēs neliekam simbolus, mēs izmantojam ciparus, burtus, lielos gan mazos, un vismaz 8 simboli, tad tas aizņems jau 3 gadus. Es pieņemu, ka no 24. gada līdz 25. gadam ir augušas tehnoloģijas, un līdz ar to arī skaitļošanas iespējas datoriem ir lielākas. Līdz ar to pieņemsim, ka tas dalīsim uz 2,5 gadus, bet šaubos. Līdz ar to 9 simbolu kombinācija, kur ir lielie, mazie burti un cipari, tas jau ir 161 gads. Tas jau ir droši. Ja mēs kaut kādām īpaši kriptomakiem vai bankas parolēm, īpaši svarīgiem kontiem noteikti jāizmanto ir gan cipari, lielie mazie burti un simboli. Tātad, ja mēs paņemam, parasti kriptomakiem ir 12 kombināciju simboli, tas ir 164 miljoni gadi. Jā, okay. Tas ir droši, tas ir ok. Līdz ar to izvēlēties sev drošas paroles un aizsargājiet sevi. Tātad, kā izveidot, izdomāt un kur glabāt paroles, ja viņas ir sarežģītas, daudz un grūti atceramas. Pirmais no vieglākajiem veidiem mēs varam izdomāt paši. Paņemam savu suņa vārdu, starpinam ar simboliem, izmantojam lielos burtus, paņemam kaimiņa, kaķa vai kāmīša vārdu, starpinam ar simboliem un izvēlamies pilsētu, kur dzīvo, mūsu tante. Un tas būs apmēram jau 11 simboli, lielie mazie burti, un arī simboli pa vidam. Līdz ar to tas ir viegli atcerams un tāpat laikā drošs paroles. Otrs variants ir izmantot šādas vietnes kā Bitwarden. Šī konkrēti pozicionē sevi kā super drošu, viņa tam arī ir domāta, lai uzglabātu jūsu paroles un jūsu loginus. Tātad mēs izvēlamies logini, jauns ieraksts, izvēlamies username tai vietnē, kur jūs būsiet, kur jūs esat izvēlējušies, paroli, izvēlamies stingru paroli, varam apstīties, pierakstīt un tā tālāk. Šeit viņš ievadīt kodu, lai jūs to paroli varētu apskatīties. Kaut kāds kopējais drošības moments, ka jums šīs paroles būs zem paroles. Un saglabājam kaut kādus notes, var pierakstīt websites un tā tālāk.